Hei, čau visiem foršajiem! Šodien stāsts par šo te brīnumu. Protams, ideja, kā vienmēr, sākās no mazumiņa. Ideja par šķūnīti, zin kā, privāta māja, mantu daudz, bērnu daudz, visa kā daudz, garāžas nav un tā tālāk. Taču, kā redzams, samērā liela būve, nopietna būve. Te sanāk iekštelpu zona 5x3, gandrīz 3, 15 kvadrāti. Un tā tad tur ir tāda kā plānota āra struntiem, nezinu, uz šķembiņas, šitien te āra struntiem. Tur ir apmēram 2,80, gandrīz 2,90 reiz 2,90. Lūk, tā kā tāda mums te būve, visādas te nedēļas ņemamies, tā kā pirmais lielais paldies man sievas brālim Arnim, ja kas Arnis taisa superīgus dekoratīvos kamīnus, Dulē. Links saitīti uz viņa mājaslapu būs šī video aprakstā. Nepaslinkojiet, aiziet kaut vai vienkārši paskatieties ziņkārs pēc. Ja iepatīkas, sazinieties, nenožēlosiet, pasakiet no Rudolfa un būs možs diskauntiņš arī. Ok, tā tad mantu glabātuve, reku šodien te mums domātas durvis, Nezinu vēl no šīs puses vai no šīs puses izdomāšu. Nekādi logi nav, nekas nav. Tā. Ko mēs te darījām? Tad viss te mums ir no 10x5. Tepat zaķimožas zāģētava, koku zāģētava. Tur bija kāda laikam 250 eiro kubā, ja nemaldos. Kas te stāv viss apakšā? Te stāv apakšā uz Fibo pamatu blokiem, Tātad, reku, pamatu bloki, bet tie ir pamatu, nevis tie porainie, sienu, bet pamatu, blīvie. Cik tur tie kilopaskāli, es jau vairs neatceros, 5 vai kā, Kas mums te pīrāgs? Klasiskais pīrāgs, cik klasisks, nezinu, kas kuram klasisks. Brusīte, 10x10, un tad 10x5, tur iet čik vainags, ribas, nezinu, sauc kā gribat, Plēve, OSB, 22, tā. Strādājām ar nagliņām. Reku kādas foršas mums te nagliņas ar pneimatisko, lielo. Tā kā kaut kādas skrūvas, naglas, savilkām visas diagonālītes, iegremdējām. Paši baigi priecīgie, vai ne? Bet labi, cerams, nezinu, paskatieties, pašpikojiet, varbūt kādam iepatīkas, nekāda projekta, baigā projekta nav, Arnis gan zīmēja tur skečapā, bet, tāds kopējais fails kaut kāds, ko ielikt linkā īsti nav. Tā kā šāvām no gurniņa daudz ko. Tā, redzēs, kas te mums vēl spārītis. Spāris arī ies šitās te pašas, 10x5, nepirks nekādas 15, te jau nav nekāds, 2stāveni. Slīpums mums, ja es pareizi atceros, man liekas 50 ceņi bija. Arī neko nepētījām, uz sajūtām. Tā kā pašam prieks, visiem prieks. Varbūt jums arī prieks. Cerams, ka vasara līdzīgi kā man sākusies ar aktīviem darbiem. Vēl bišķiņ jāpastrādā pāris nedēļas, kas mums te pēc Jāņiem divi izlaidumi. Pa pirkstu
pirkstu šeit es nesavainoju, pirkstu savainoju zemessardzē, bet vēl 2 izlaidumi, un tad jau tuvojas arī atvaļinājums. Lūk, un jābauda atvaļinājums. Jābauda atvaļinājums, jāstrādā, jāņemās, jāpabeidz šitas te brīnums. Tagad plēve apkārt, plēve virsū, jānosviņ Jāņi, līgo, nu un tad jā, un tad spārīts. Tā kā tā, visiem vēl foršas saulainas šitās te pēdējās svētdienas stundas, un čau, čau, ātā!